Tas viss ir it kā lasīt prasmes veicināšanas programmas ietvaros, jo tas tik tālu tas viss skan ļoti loģiski, jo rekur no 2001. Gada Latvijā šī lasīšanas veicināšanas programma ar nosaukumu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija darbojas. Tā ir Latvijas Republikas kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta, tas ir mūsu nodokļu maksātāju finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva. Programma tiek īstenot tik vienā Latvijas novadā, un kopš 7. gada tā ir pieejama arī ārpus robežām Latvijas. Ja? Viss ir kā labi. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 12. gada arī pieaugušie. Katru gadu programmā iesaistās līdz 20,000 lasītāju, un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā varēja izlasīt, ka pagājušajā gada 24. gadā apmēram 500 000 nodokļu maksātāju naudas tika atvēlēts šai programmai.